Jā! Sestdien visu motoru rūkoņas cienītājs sagaida gada lielākais notikums Latvijas Speedwayā – Eiropas pieaugušo čempionāta fināla otrais posms. Kaut kas tāds Daugavpilī norisināsies pirmo reizi. 2011. gadā Eiropas čempiona tituls tika Grigorijam Lagutam, kurš būs uz trīpas arī šoreiz. Viena no viņa galvenajiem konkurentiem būs tieši latvieši Andžejs Ļebedevs un Kjās Podžuks, kuri pēc pirmā posma ieņem vietas labāko sešiniekā. Neskatoties uz to, ar pirmā posма результатiem брауцеи īsti nav apmierināti. В прошлый раз с техникой были проблемы. Удалось ли это уладить? Да, удалось уладить. У меня просто перед гонкой загорелся мотоцикл в прошлой гонке. И там немножко повредилась проводка. Поменяли проводку, и все вроде хорошо. Довольны результатом в первом этапе? Ну, могло быть немножко лучше в одном заезде, там немножко подрасслабился. Но так могло быть лучше. В принципе, среднее более-менее, но могло быть лучше. Tur arķēdi bija problēmas, un tagad viss būs kārtībā, es domāju. Un bez nekādām problēmām nobraukšu uz sacensības, un viss būs labi. Viena no sestdienas problēmām varētu būt treks. Visas nedēļas garumā tika mainīts trekas segums, tādēļ tikai piekdien braucēji tika pie iespējas nedaudz patrenēties. Kā atzīst Podžuks, mājas priekšrocības ir zaudētas. Да, завезли новую насыпку, и теперь трек стал как чужой, нам можно сказать. Много камней, не знаю, будет завтра очень тяжело. Плохие условия будут завтра. Abi speedwayisti jūtas labi un pauž gatavību cīnīties par visaugstākajām vietām, piebilstot, ka konkurentu ir gana, starp kuriem ir Polijas, Krievijas, Ukrainas, Čehijas, Dānijas, Vācijas un citu valstu pārstāvji. Чувствую отлично, настрой боевой. Для меня все гонки важны, к каждой гонке подхожу одинаково. Будем стараться завтра хорошо проехать. Дома надо. Es domāju, ka ir savs treks, un es varēšu cīnīties ar visiem un ar Lagutu. Es domāju, ka ir pēc spēkiem maniem, un es cīnīšos pēc goda pēdistāvu. Vai Grisha ir galvenais konkurents rītdienas sacīkstēs? Būs arī Gapinskis, Zingota, Miškovieks. Viņi arī ir ļoti labi, un es domāju, ka būs ar ko braukt. Да все ребята приедут сюда бороться. Каждый может выиграть здесь с любым. Нельзя недооценивать соперников. Все одинаково. Принципиально ли будет выиграть Григория Лагуту? Посмотрим, гонка покажет. Тяжело будет с Гришей бороться, но попробуем что-нибудь сделать. Sestdienas cīņu ierakstā būs iespēja vērot arī Latvijas televīzijas 7. kanālā. Tomēr Speedways klātienē ir pavisam cits Speedways. Pie tam bērniem pilnīgi noteikti patiks viena no sacensību organizētāja Māras Usēja teiktais. Vispār 1. septembris un jaunieši gatavi iet uz skolu, bet mēs oficiāli atceļam skolas dienu, jo mums ir Eiropas čempionāts, un tāpēc mēs bliežam, jā. Visi jaunieši sākot no Korsikas, beidzot ar Kuivižiem, var ierasties pie mums, un pats galvenais tas viss notiek pa velti līdz 16 gadiem un atbalstīt pats galvenais mūsu puikas, jo Eiropas čempionāts tā ir globāla līmeņa sacensības. Vienīgais nosacījums ir jāpaņem Latvijas valsts atribūtika un maksimāli daudz un labas emocijas, jo galu galā kas cits, ja ne jūs jaunieši mūsu tribīnes piepildīsiet ar savām emocijām, mums to arī vajag. Runājot par pašām sacensībām, es domāju, ka konkurence ir acīm redzama. Jūs paši saprotat, Grigorijs Laguta arī brauks, un tas nozīmē, ka galvenais un centrālais pasaules speedway gladiators ir šeit, un viņš šīm sacensībām viennozīmīgi piedos daudz asuma. Un arī mūsu puikas Andžejs Ļebedevs un Kjās Podžuks izdarīs visu iespējamo, lai Grigorijam norādītu viņa vietu. Pieņemsim tā. Un vēl jo vairāk, es domāju, ka emociju būs ļoti daudz, jo sacensību dalībnieki katrs ir spēcīgs tieši savā elementā. Viennozīmīgi nākam un pārvēršam so 1. septembri par kaut ko ļoti sakarīgu. Par Eiropas čempionu kļūst braucējs, kurš iekrās lielāko punktu summu 4 posmu kopvērtējumā. Latvijas speedwayistiem labāko astotniekā vēl nav izdevies iekļūt nereizi. Andžejs Ļebedevs sola, ka šogad varētu būt pat medaļas. Vai Latvija var gaidīt pirmās medaļas Eiropas čempionātā? Es visu darīšu, lai tas būtu, un domāju, ka var gaidīt. Nauris Matskevičs, portālam sportacentrs.com. Aiziet Speedways, aiziet Latvijā!